Lūdzu, turpiniet. Pārcu no vietas un mikrofons. Man ir laba balss un es varu skaļi runāt. Es esmu Marija Zvaigznīte, onkoginekologs, tagad gan jau pensionāri, bet es esmu ļoti priecīga šeit būt. Un tas ir mans otrs skolēns, ko es varu uzskatīt, kad aizstāv doktora disertāciju. Pirmais ir Ilvars Siliņš, tas gan diemžēl strādā pašlaik Zviedrijā, bet ir jau, kā saka, cilvēks ar pasaules vārdu. Ko es gribētu teikt? Pirmkārt, es gribētu teikt tad, kad atnāca Ronalds pie manis. Diemžēl mūsu nodaļā viņš diezgan maz viņam tika dotas personīgi operācijas, bet visu rezidentu vidū bija tāda runa, kad ej pie Zvaigznītes, gan jau tad tu dabūs vairāk operēt. Jā, sākumā es skatījos uz pirkstiem un skatījos, ko dara, kā dara, un kad es redzēju, kad es varu to uzticēt, tad es drīz vien pēc mēneša vai diviem devu operēt, un viņš savā tai laikā, ko pie manis rezidentūras laikā pavadīja, viņš dabūja varbūt 10 reizes vairāk operācijas nekā līdz tam. Par ko es arī esmu priecīga, bet ko es vēl gribētu teikt? Man liels prieks ir par šo darbu, jo varbūt beidzot Latvijas onkoloģijas centra ginekoloģiskā nodaļā beidzot ir viens cilvēks, kurš savā mūžā es to nespēju veikt, bet tie bija nedaudz citādi gadi un citas iespējas. Bet, ka beidzot būs cilvēks, kurš varēs mūsu onkoginekologus izvest tādā starptautiskā līmenī, lai mēs varētu veikt kopīgus pētījumus ar dažādiem starptautiskām, kā saka, institūtiem, apkopot savus datus pareizā līmenī un lai arī mūsu Latvijas onkoginekologi, visi tie dati, ko mēs tur veicam, tas lielais darbs, beidzot būtu apkopots, beidzot piedalītos kopīgos projektos un beidzot varētu kopīgi runāt pasaules līmenī, par ko es ļoti priecājos. Bet nākošais. Es uzskatu tā, ka zinātnieks tā ir laba lieta, bet praktiķis, kurš spēj izdarīt visu, ir, piedodiet, vēl labāks. Jo tikai praktiķis, kurš strādā un kurš var palīdzēt samazināt to audzēja vēža masu līdz nulē, kā tagad aiziet pasaulē, kā jau var mans pirmais doktorants Ilvars Siliņš. Es domāju, ka Ronaldam tur vēl ir jāaug un jāstrādā, un daudz jāstrādā. Zinātnē paldies, bet praktiskā ziņā vēl ir daudz jāmācās. Varbūt vienam otram manam rezidentam bija vairāk rokās, mazā galvā. Tie varbūt vajadzēja vienreiz parādīt un varēja veikt, bet viņš to noteikti panāks ar savu darbu un savu neatlaidību. Un savu skrupulos, kā jūs šeit jau redzējat, kā tā ir zinātniskos pētījumos, tā viņš arī, es domāju, praktiskā darbā sasniegs tādu līmeni, kad viņš varēs tikpat perfekti operēt, kā, teiksim, mans Ilvars Siliņš, mans doktorants un vēl citi pasaules līmeņa, kā saka, onkoginekologu. Un es par to ļoti priecājos, un es domāju, kā ar darbu un ar neatlaidību to panāks, un kad dotības ir, darba spējas ir, bet, nu, kā saka, visu ar mēru un neizdegt. Bet strādāt ar galvu un ar rokām un novēlu visu to labāko. Sirsnīgi pateicos viņa doktora disertācijas, kā saka, visvairāk palīdzētāja Simonai Doniņai, sirsnīgi pateicos profesorai Rezerbergai un sirsnīgs paldies ar visiem promocijas locekļiem par atbalstu un sapratni un ļoti priecājos un domāju, ka būtu prieks katram skolotājam, lai viņam būtu tādi skolnieki. Visiem to novēlu. Paldies jums! Paldies! Lūdzu, kas vēl grib uzstāt.